Mani sauc Tomas Krāsenskis, un es novēlu jums skaista diena no Unimax darbnīcas. Nesen es atbildēju uz jautājumu, ko es tuvākajā laikā ražošos. Es saņēmu negatīvu atbildi, jo, kā izrādās, lietu, ko var nopirkt par 350 kronām, neviens neražos, izņemot mani. Ko lai es saku? Ir skaidrs, ka priekšmeti, kas tiek ražoti rūpnieciski lielās sērijās, izņemot dažus izņēmumus, ir lētāki nekā roku darbs. To var teikt par visu, un ar šādu pieeju mēs neko nedarītu, tikai patērēt un gaidītu nāvi. Mēs, kas esam dzimuši agrāk, mēdzam skatīties uz amatniecību caur sociālistiskā preču trūkuma prizmu, proti nepieciešamību izgatavot lietas, kuras centrālā plānošana ir aizmirsusi. Tomēr tirgus ekonomikā piedāvājums parasti pārsniedz pieprasījumu, tāpēc amatniecība. Nav izmisuma risinājums, bet gan drīzāk hobijs. Un katram hobijam ir savas izmaksas. Atšķirībā no daudziem citiem šis hobijs sniedz gandarījumu ne tikai mums pašiem, bet bieži vien arī kādam citam sagādā prieku. Piemēram, kad kaut ko izgatavojam vai salabojam. Bet atgriezīsimies pie jautājuma. Es gatavošu kāpnes, pakāpienu vai, ja vēlaties, tabureti, ko vispazīstamākais mēbeļu veikals pārdod. Par 350 kronām. Tā ir lētākā versija no neapstrādātas bērza koksnes. Lakotā versija no apšu koksnes maksā jau 500 kronu, tātad tikpat cik pirms gadiem maksāja modelis, kas izgatavots no cietkoksnes. Zem lakas slāņa šodien vairs nevar noteikt, kāda tieši koksne tā ir, bet tikai pēc svara ir skaidrs, ka tā nav apsa vai bērs, kas saskaņā ar informāciju tīmeklī sver no 3 līdz 4 kg. Tomēr tā izturēja arī atrašanos zem klais debes kā trepītis pie batuta, toreiz vēl bez aizsargājošā lakas. Kamēr lielražotājs vai tirgotājs loģiski cenšas ietaupīt, mēs uz sevi noteikti netaupīsim. Līdzīgu tabureti mēs izgatavosim no ozola. Mums nav jārisina transportēšanas un pārdošanas uzglabāšanas jautājumi, tāpēc mēs neveidosim kompromisus izjaucam savienojumu veidā un neizmantosim pat gabaliņu tērauda. Atgādinu, ka tabureti mēs neveidosim, lai ietaupītu, bet gan priekam. Vienlaikus es šaubos, ka cilvēki kaut ko izgatavotu tieši pēc instrukcijām, plāniem vai video. Drīzāk tā ir iespēja iemācīties kādu tehniku vai ideju, kas var noderēt kādā citā projektā. Beigas filozofēšanai. Sāksim darbu. Taburetei ir nepieciešama līstas ar šķērsgriezumu 30 x 40 mm. Es tās izgatavoju nedaudz biezākas. No tām es izveidoju rāmi. Lamināts pakāpieniem var būt plānāks. Oriģinālam ir aptuveni 25 mm, tātad cola, inč vai, ja vēlaties, īkšķis. Līstas es izgriezu no vecām dēļiem, kuriem labākie laiki jau bija aiz muguras, bet šiem mērķiem tie izrādījās kā kvalitatīva un lēta materiāla avots. Ja jūs, tāpat kā es, apstrādāsiet kādu vecāku kokmateriālu, būs nepieciešama izlīdzināšanas un biezuma frēze, tautā saukta par pēveli un biezuma ēveli. Vienmēr. Es sāku no vienas malas, kuru izlīdzināju, un tad no tās nogriezu līstas ar platumu 42 mm. Es izstiepu sagatavas līdz to galīgajiem izmēriem. Lai vismas kvalitāte būtu vislabākā, es uzasināju nažus. Tas man izmaksāja 180 kronas, un rezultāts ir tā vērts. Nažu uzstādīšanā man palīdzēja ierīce, kas ar magnētu un smalku regulēšanu nodrošina asmeņu paralēlumu ar cilindru. Neviens stāvošs elements nav vertikāls, ar pamatni tas veido 5 grādu leņķi abās asīs. Šī izplašanās palielina krēsla stabilitāti. Šķērsgriezums leņķī visvieglāk veikt ar leņķzāri. Gan leņķis, gan slīpums ir jāiestat uz 5 grādiem.
Protams, to var izdarīt arī ar mehānisko zāģi, kur 5 leņķī iestatām diska slīpumu un leņķa vadotu. Šādā veidā tiek sazāģēti visi stati. Horizontālās šķērsīs galos ir vienkārši slīpi, bet augšējā mala ir jānoievelē 5 grādu leņķī, lai pieguļošie gabali cieši piekļautos, kā arī, lai pēc rāmja salīmēšanas izveidotos līdzena virsmu mērogu uzlikšana. Oriģināls šajā ziņā ir vienkāršots, jo mērogi ir pieskrūvēti, tāpēc saskars virsmai nav tik liela nozīme. Atsevišķos rāmja gabalus es savienoju ar tapām līmi. Tapu ievietošanai es izmantoju pavisam vienkāršu ierīci, kas nodrošina savienojamo gabalu saskaņošanu. D4 kategorijas līme ļauj izmantot kāpnes mitrumā un iespējams arī ārpus telpām. Līmēšanas laikā tika izmantoti Rotsklera silikona izstrādājumi, kas tagad ir pieejami Unimax sortimentā. Noņemt sacietējušo līmi no nelīpošas pamatnes vai no otras ir pēc tam pavisam vienkārši. Vispirms tiek salīmēti sānu rāmji. Pēc tam tās savstarpēji savieno ar šķērsiem. Pēc līmes nozūšanas es visus detaļus noapaļoju ar frēzi. Un visbeidzot tās noslīpēju. Tātad ķeramies pie pakāpiem. No atlikušajiem dēļiem es salīmēju plātni. Ņemot vērā mazus izmērus, es izmantoju skrūvspīles. Kad nākamajā projektā līmēšu lielāku plātni, labprāt jums parādīšu speciālās plātņu skavas tieši no Unimax ražošanas. Plātnes es izlaidu caur biezuma frēzi un apgriezu līdz galīgajiem izmēriem. Mazākā pakāpienā es izveidoju izgriezumu. Ideāli tam ir lentzāģis, bet tikpat labi var izmantot arī tiešo zāģi galda ripzāģi. Un, protams, klasisko rokas zāģi. Ideāli ir atkal griezt 5 grādu leņķī, lai viss perfekti sadarētu kopā. Malu es atkal noapaļoju ar frēzi. To es izmantoju arī, lai izveidotu atveri augšējā pakāpienā. Man noderēja šablons, ko es biju izgatavojis agrāk. Ar kopēšanas gredzenu un spirālveida frēzi es varu viegli izgriezt vienādu caurumu svērtai satveršanai, vai nu dažādās kastēs, vai arī darbnīcas sagatavojas. Un tad seko atkal galīgā slīpēšana. Arī augšējās plāksnes savienošanai ar rāmi es izvēlējos tapas, bet ne tik daudz izturības dēļ, cik pozīcijas noteikšanai līmēšanas laikā. Apakšējā plāksne ir dabiski noteikta pateicoties izgriezumiem. Atgriezumi būtībā ir pabeigti. Tagad tas ir atkarīgs tikai no jums, vai un kā jūs apstrādāsiet koku. Interjerā tas var palikt pilnīgi dabīgs, bet arī tur es ieteiktu vismaz kādu eļļu vai vasku. Un attiecībā uz ražošanu es ieteiktu tomēr domāt nedaudz ekonomiski, jo, ja jau esat iestatījuši mašīnas, ir vērts uzreiz sagriezt materiālu nākamajam krēslam. Video aprakstā atradīsiet saites uz produktiem, kurus es izmantoju ražošanas laikā. Es ticu, ka tas divi tik iepriecinās tievos cilvēkus. Gan ražošanas laikā, gan lietošanā. Lai tās kalpo jums vai kādam citam. Lai jums veicas, un es ceru uz tikšanos nākamajā Unimax darbnīcas projektā. Ak, un lūdzu, neaizmirstiet laicīgi atzīmēt, dalīties un abonēt. Paldies!